Labdien, mūsu zaļās vides un dabas cienītāji. Mēs atrodamies patreiz vietā, kur pagājušā gadā talkoja dome, atbalstot Egila Helmaņa ideju, ka vajag atkal kādu skaistu infrastruktūras objektu paredzētu sportam attīstīt. Un, ja paskatāmies šeit, bija tāda aizaugusi pļava ar aizaugušiem krūmiem abās pusēs. Un pagājušajā gadā iesākām, protams, mēs ne jau vienā dienā to uzbūvējām, bet tas iesākums ir svarīgs, lai taptu atkal kaut kas skaists. Un šajā gadā mēs esam uzņēmuši jaunu virzienu, ne tik daudz vāktais tiem, kas nemāk novērtēt dabas tīrību, bet radīt kaut ko jaunu, radīt skaistus objektus, vietu, kur atpūsties, kur sportot, kur elpot svaigu gaisu. Un ierodoties pie mums ārzemnieki arī skatās, kad mēs beidzot varētu tik skaistu pilsētu dabūt kā pie jums. Tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa. Cilvēku, kas domā un rūpējās par zaļo vidi, kļūst arvien vairāk. Diemžēl man arī nācies pašam pie rokas pieķert cilvēku, kas izdzer pudeli pie Dubkalna ezera un pat taisno iemet pudeli mežā. Un tad es teicu, tiešām tas liekas normāli, ka tā dara. Un tad blakus sēdošais vīrs šai kundzei bija tiešām sašutis, ka viņa sievata atļāvās izdarīt. Es ceru, ka viņai bija smagas pārunas par dabu, par zaļo tēmu pēc tam. Un varbūt katrs mēs varam savu pirkstu pielikt, lai, ja redzam, vismaz pasakam. Es ceru, ka tā sirdsapziņa kādā brīdī mostās un viss būs labi, lai šeit aicināti visi jau šajā gadā sportot. Ir volejbola laukums, ir futbola laukums šeit Indrāna ielā, netālu no Špakovska parka atradīsiet. Mēs redzam, ka cilvēkiem patīk šeit būt. Jā, es pavasaru visu laiku volejbolu spēlēju, kad atremontēju visu, tāds ir vispār superīgi ir. Superīgi ir. Un šeit arī skatos, ka cilvēki, kas tomēr staigā un mēslo te mežā riņķī, tā skaisti sakopta vieta. Tas ir no kauna. Bet tu varat ņemt pie rokas katru to, ko ieraugt šeit sportojot, ņemt un savāt šeit aiz sevis. Tu varētu būt viens no tiem šīs teritorijas tādiem pāraugiem. Sarunāts? Jā. Paldies tev! Un lai tavs bariņš kopumā lielāks, ka šeit rūpēs par tīrību. Sarunāts, jā? Jā. Lai sokās. Esam izdarījuši arī savu mājas darbu, par to liecina arī prezidenta izvēle talkot Ogrē, jo Ogrē kļūst tīrāk, un prezidents bija iebraukt tikai pie mums tad, ja šeit būs tīrs, un varēs kaut ko jaunu radīt. Un prezidents ir gatavs iestādīt sarkano ozolu Zilokalnu parkā un kopā ar bērniem putnu būrīšus gatavot, bet mēs, domas darbinieki, arī būsim dažādos objektos Ogrē, ne vienā vien, un šis ir mūsu jauniegūtais objekts pie Zelta liepas, kur mēs kopā ar visiem zaģēsim vecās ābeles, iekopsim arī teritoriju, arī pie pirmās vidusskolas, kur paredzēts stāvlaukums un ērtāks iebraukšanas laukums pie skolas vecās ābeles, griezīsim, dedzināsim zarus un visiem aicinu vienkārši mājās vispirms sāk pie savas mājas, sakopt savus īpašumus, sakopt žogus, kas mūsu pilsētas seju arī rada atbilstoši. Ka iebraucot Ogrē, diemžēl vēl šur tur ir redzams, ka cilvēki pret saviem īpašumiem netiecas ar pilnu atbildību. Un tāpēc es aicinu katru pārdomāt, ko jūs varat darīt lietas labā. Un lai šogad arī žogi top skaistāki un lai stādam kokus, liekam putnu būrus, soliņus. Un tas būtu tas galvenais talkas moto šajā gadā un varbūt visiem nākamajiem gadiem arī uz priekšu. Un tas, ja mēs to varēsim panākt, lai ikdienā viss ir tīrs un nav jāvāc miskastes, bet kaut ko radīt, tad tas būs laikam mūsu zaļās pilsētas lielākais nopelns. Tā kā esam visi kopā, domājam par savu pilsētu, par savu novadu, un mēs visi kopā noteikti varam panākt, ka mēs kļūsim par zaļāko pilsētu pasaulē un zaļāko novadu vismaz Latvijā noteikti.